Daugavpils novada kultūras centra teātra trupa 3. variants 2011.–2012. gada sezonā piedāvā skatītājiem izrādi pēc Paula Putniņa Lugas motīviem. Luga pirmizrādi piedzīvoja 14. decembrī. Izrāde ir neparasta, jo tā ir veidota 4 sērijās. Līdzīgi kā ikvakara seriāla, arī izrādes Lugas atrisinājums skatītājiem būs pacietīgi jāgaida līdz pat marta beigām, katru mēnesi sekojot līdzi Lugas notikumu gaitai. Izrāde radās darba procesā. Kad mēs sākām iestudēt Paula Putniņa Lugu gaidīšanas svētki, kas saicināja jaunus aktierus mūsu teātra trupā, tie ir mūsu aktieru bērni, tad mums izrādījās, ka mums visu izrādi rādīt uzreiz, tas ir pa grūti. Un tāpēc mēs izdomājam tādu jaunu jēdzienu, latviešu amatieru teātros noteikti, ka mēs rādīsim seriālu izrādi. Tā kā būsim moderni un iesim līdzi laikam. Un tāpēc mēs katru ainu, kas ir uzrakstīta Lugā, rādīsim sērijās. Pirmajā sērijā, gaidot glābēju komandu, skatītāji iepazinās ar 8 dzīvespriecīgiem bērniem un ikdienas darbos aizņemtajiem pieaugušajiem. Kopā ar šiem varoņiem nākamajās 3 sērijās skatītāji varēs meklēt atbildes uz mūžseniem jautājumiem par paudžu savstarpējo sapratni un dzīves jēgu. Tas ir stāsts par draudzību un pieķeršanos, par ņemšanu un došanu. Tas ir stāsts par cilvēkiem un cilvēcību. Kā jau dzīvē, neiztikt arī bez veselīgas humora devas. Šīs sērijas varēs noskatīties katru nākamo mēnesi – janvārī, februārī un martā. Un visu izrādi mēs noslēgsim Starptautiskā teātra dienas ietveros, un tā pēdējā izrāde būs 28. martā. Ir padomāts arī par tiem, kuri kādu iemeslu dēļ nokavēja pirmo sēriju vai nevarēs apmeklēt kādu izrādes daļu. Video fragmentā viņiem tiks sniegts ieskats nākamās un iepriekšējās sērijas notikumos. Izrāde paredzēta visai ģimenei, to iespējams noskatīties par simbolisku maksu. Nopērkot biļeti par 1 latu, tiek iegūta caurlaide uz visām pārējām izrādēm par brīvu. Nākamā tuvākā izrādes sērija koncerta gaidās plānota 25. janvārī, 18:30 Daugavpils novada kultūras centrā Vārpa. Es tev atnesu kādu kārumu. Lūdzu, ņem, papā, lūdzu tev viņu atvainot. Cienījamā publika, sāksim koncertu, kā pirmā skanēs